Nu, Klau, laikam nākamajā dienā pēc vienām sacensībām rītā ir diezgan sarežģīti startēt, ja? Jā, miegs maz, domas daudz, emocijas vienkārši neaprakstāms. Gulēt nevar aiziet, bet no rīta pamodos, augsta duša un tikai jālec bija tālāk. Jūtos labi, bija izbaudīt katru sekundi stadionā. Nu, rezultātu ziņā tu pats noteikti neesi apmierināts. 2 metri apmēram no tā personīgā un šīs sezonas arī. Kāpēc tā? Es domāju, tās dienas varbūt arī patraucēja mani, bet man vienkārši nebija spēks vairāk. Nebija spēks, darīja visu, kas bija spēkos, bet jā. Pietrūka enerģijas, ja, tā viena dieniņa? Jā, es domāju, pietrūka enerģijas. Iesildošo paņēma tikai vienu grūdienu. Īstenībā viņš bija diezgan labs, bet kad uzgāja jau savu piegājienu taisīt, tad pišķiņu uzvilkos varbūt un nesanāca tā, kā gribētos. Bet īstenībā pie tās tehnikas, ko mēs tagad pamainījām, tas rezultāts ir ok. Rotācija un pieredze tādā stadionā, tas man noteikti noderēs. Tev arī bija konsultācija ar Māru Urtānu? Jā, Mārs tur iedeva pāris padomus un labus vārdus, tā kā paldies viņam. Jā. Emocijas šķiet arī pietrūka. Tev konkurenti ar tādiem pamatīgiem saucieniem gāja ringā, jeb aplī, tev šķiet bija daudz lielāks miers. Jā, nebija uztraukums vispār. Es zināju savu spēju robežas un cepuru nost tiem vīriem, ko viņi tur dara, kāds rezultāts viņi taisa. Jā. Tu pirms starta arī ar kanādiešu milzi nofočējies un viņš arī uzvarēja. Jā, viņš ir vispār, tas ir episks čalis. Viņš grāmatu sarakstīs, viņš, kā to pateikt, viņš iedvesmo cilvēkus Kanādā. Viņš tur kā motivējošās runas dod, un viņš ļoti ceļās un krīt par tiem sportistiem, kas mēs esam, kas to parasportu ceļ uz augšu. Jā, mēs jau sarunājām, kad vai nu viņš brauks pie manas ciemos, vai brauks pie viņa. Tā kā mums nav pagājušā pasaules čempionātā diezgan labs konteksts. Tā kā ir tiešām forši, ka tādi cilvēki te ir. Tu jau vakar teici, ka būs tomēr viena disciplīna jāizvēlās. Cik tālā termiņā tu redzi šo lēmumu? Vēl pagaidām abās startēs un tad pamazām izkristalizēsies? Jā, es domāju, drusciņi, lai noslēžās emocijas un skatīsimies zālē, kas notiek ar citiem rezultātiem, un tad jau būs jāpieņem lēmums. Galvenais mērķis ir Losandželos, es pieļauju. Protams, tas ir pats galvenais. Tagad 4 gadu cikls, ļoti labs atskaites punkts. Tagad ir kur atspērties šobrīd. Tiekamies Losandželosā. Paldies, tiekamies. Paldies visiem atbalstītājiem, radiem, draugiem, ģimenei, visiem, kas skatījās. Tiešām tās ziņas tik daudz un sirdis silda, un es nenormāli priecīgs esmu. Tā kā paldies arī jums, kad jūs parādat, ko mēs darām, ko mēs varam, un tikai uz priekšu. Ģimene bija tribīnēs, ja? Jā, man bija ļoti laba aizmugura, tā kā es viņus dzirdēju. Superīgi. Paldies. Paldies tev. Paldies. Super. Paldies tev.